Šodien bija ļoti vērtīga saruna ar Šveices juristu, tiesību zinātņu doktoru Antoānu Gotšelu, kurš dalījies ar savu pieredzi un zināšanām attiecībā uz dzīvnieku aizsardzību. Jau pirms 20 gadiem Šveice grozīts likums un ir nostiprināts, ka dzīvnieks nav lieta. Bet bija interesanti dzirdēt, kā viņi attīstīja šo likumdošanas iniciatīvu un par situāciju, kā tas viss virzies Šveice. Un es saprotu, katrai valstī ir savs stāsts, bet bija interesanti dzirdēt, ka viņam nebija iebildumu no cilvēkiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecību, un mūsu jautājumu par to, kā viņi tieši tika galā, viņam līdz galam nebija skaidrs un saprotams, jā, bet bija patīkami dzirdēt, ka ne tikai Latvija, bet arī citās valstīs notiek procesi, lai nostiprinātu principu, ka dzīvnieka tiesības ir jārespektē, ka dzīvnieks nav lieta, ar kuru var brīvi rīkoties, ja tā tev pieder. Septembrī mēs turpināsim darbu ar grozījumiem civil likumā, kas paredz nostiprināt, ka dzīvnieki nav lieta. Un ir interesanti, ka mums principi ir mēs varam redzēt trīs cilvēku grupas. Pirmkārt, es dzirdu argumentus no juristiem, kas aizstāv tādu pūrisko pieeju, kas skaidro, ka mēs nevaram vienkārši pateikt, ka dzīvnieks nav lieta, mums jāpasaka, kas ir dzīvnieks. Bet problēma, ka mēs saprotam, mūsu sabiedrība saprot, ka dzīvnieki nav galds, krēsls, bet izdomāt kaut kādu definīciju, diez vai tas ir pareizi. Otra lieta ir cilvēku grupa, kas skatās no tādas sazvērestības teorijas redzes punktā un uzskata, ka visi tie grozījumi tiek darītais kaut kāda ļauna nolūka vai mantkarības dēļ. Šeit man grūti, mainīt domāšanu, ja cilvēki tā skatās. Un trešā grupa mums parādījās, kad mēs strādājam ar likuma projektu pirms otrā lasījumā. Tur arguments ir kāds bāžas drīzāk. Viņi uztraucās, ka pēc šiem grozījumiem viņi nevarēs turpināt savu uzņēmējdarbību, ka būs ierobežojumi, ka būs jaunie normatīvie akti, kas neļaus viņam darīt to, ko viņi darīja līdz šim. Un šai ziņa bija interesanti, ka Gotšela kungs skaidrot, atbildot uz šo jautājumu, viņš tieši norādīja, ka Šveice vairāk kā 90% nav veģetārieši, ka gaļa viņam ir vajadzīga, un neviens nerosina tieši atteikties no lauksaimniecības nozares vai traucēt viņiem. Bet ir svarīgi mainīt domāšanu, svarīgi stiprināt likuma principu, ka dzīvnieka tiesības ir jārespektē. Un īpašuma tiesības, tas, kas kādam pieder, nedot tiesības rīkoties patvaļīgi un radīt kaitējumu dzīvniekam.